Tūlīt arī cīņa varēs sākties laukuma centrā. Tumšie formstārpi Latvija Batņa ar iemetienu punktā, un šoreiz pārāk iemetienā ir gaišās formās starptiem Norvēģi. Tagad pie laukuma atmosfēras saglabāt Latvijas izlases rīcībā. Teicam izpils vārdu priekšu un uz dīstāns. Tomēr mēties nesakmēs, bet rīpa zonā notrāt. Komols pa kreisi. Te ir iespēja izdarīt mētienu. Brīvs mēties seko rīpa turpat blakus. Un nav atkārtotā mētienas. Es rosnesnās varbūt tāds mēties, kā gribētos vēlreiz. Rubins traumāks vēlreiz šai pa vārtiem. Otrā pusē atlas rīpa un arī te nesakmēs no šaura leņķi aiz vārtes. Un neārtās mētienas pa vārtiem Grigals. No labās malas šoreiz atsit Vārtsargs. Un teicam iespēju. Atsit mētie vārtu Vīrstēns Rūds. Mums baitiskajā mazākumā divatā varēs skriet Norvēģija. Otrs spēlētājs Latgriešu aizsardzībā, tas ir Dzierkals. Tagad diagonāli piespēle un rīpa lido vārtiem garā. Laicīgi arī palaidu vaļā. Ko vēl viena iespēja skaitliskajā vairākumā Latvijai. Te ir Dzierkals, met pa vārtiem un rīpa ir vārtos. 1-0 Latvijas izlases labā. Komandas kapteinis gūst vārds un ieskaitot arī klubu spēles, tad viņš jau trešo spēli pēc kārtas ir punktos. Redzēsim atkārtojumā, tur viens no Latvijas izlases spēlētājiem lieliski sadza redzamību Norvēģijas izlases Vārtsargam. Oskars Baķņa. Oskars Baķņa ir vārtu priekšā un redzam tās kustības uz vienu pusi, uz otru pusi, un Vārtsargs arī līdz sāk kustēties. Viņš arī ir strādājusi Latvijas izlases šajā nedēļā treniņu procesā. Pirmais vārtu gūms šajā spēlē, tas ir Latvijas izlasē, tagad vēl viena iespēja skriet priekšbrukumā, un Sensrūds spēja nosargāt savus vārdus, neieņemt šajā epizodē pat 2-0, sanāca aizskriet šoreiz ar Feņenko līdzdalību, un skatāmies atkārtojumā. Te krinādās spēlē, Somijā arī spēlē tomēr ātru tempu. Tā ir vieta, kur šādi tipu spēlētājiem izcelties. Mēties vārti no aizvārtes, tiek vārtu priekšā. Kristians Rubīts un Lodzu 2-0. Latvijas izlase dubulto pārsvaru uz tablo. Jā, uzreiz pirmajā maiņā izdodās Latvijas izlasei dubultot savu pārsvaru. Lūk, redzam, kā tas viss notika. Aktīvi nospēlēja uzbrucēji. Komols iemet rīpu pretējā stūrī un brīvs ceļš. Tālāk Rubīnam bija jātiek galā vienam spēlētājiem garām. Otrs jau pats kaut kur minēja, tur 17. numurs. Šķiet viņam likās, ka tālāk slidos Rubīns. Rubīns izgrieza uz. Ar 4-3. Kopumā šajā nogriezienā viņam bija 2 vārti un 5 rezultatīvas piespēles. Tad 7.6 spēlēs, bet tev īstamība pie vārtiem izdodas, teicam, nosargā savus vārdus Griglam. Tad viņš vienā klubā turpina izcelties. Un bīstam. Un pagūst! Vēl asum pie vārtiem būs. Vēl arī asum turpinājumā, vai pagūst tiesnes ar iesaistīties. Baķņa arī krīt. Vārtu priekšā. Redzam pa muguru, pa stābu, un pēc tam ar roku mēģināja ievirzīt ripu vārtu. Viens pie Latvijas izlases vārtiem uzvarēts iemetiens, un pēdējās 60 sekundes vairs paliek ko spēlēt, bet lūk, no savas laukuma puses arī raidīt ripu pāri. Visam laukumam ierēdot to vārtos, un 3-0 Latvijas izlase palielina pārsvaru. Renārs Krastenbergs ir vārtu autors. Nodemonstrē arī savu precizitāti no diezgan tāls distances dabūnot ripu pāris un laukumam precīzi vārtos. Jā, bet viss sākās šeit ar uzvarētu iemetienu savā aizsardzības zonā. Krastenbergs atvērās brīvā vieta. Latvijas izlase. Jābīta